Sveiki visiem! Ziniet, ir cilvēki, kas sūta jautājumus manas telefona numuru, bet ir cilvēki, kas man nāk klāt. Ja tu gribi un sadiec mani, arī vari pienākt klāt, pajautāt jautājumu, es pierakstīšu, un mēs arī šādā veidā varam atbildēt šiem jautājumiem. Un viena māsa bija pienākusi klāt, un tā konkrēti jautāja par sabatu. Teica, Dāvid, vajag atbildēt šo jautājumu, jo saka, ka sabats nav jāievēro, bet viņa jautā, kāpēc citas draudzes to ievēro, un varbūt tiešām viņš ir jāievēro. Jā, paldies, ka jūs pienācāt klāt, un mēs centīsimies šodien atbildēt uz šo jautājumu. Jā, tas ir viens no 10 baušļiem, un mēs saprotam, ka baušļi paliek. Tikai mēs saprotam, ka tas ir princips, kurš šodien mums ir jāpild. Jā. Tātad sabats, tas ir tā diena, kad Dievs atdusējās no visiem saviem darbiem, un tas ir normāli priekš tā, lai cilvēks varētu tā kā restartēties, pabūt ar savu ģimeni, lūgt Dievu, tādā būt mierā. Jā, bet cilvēki to sabatu tā kā liek kā likumu, un vecajā derībā mēs pat atceramies, ka kāds gāja žagaru svākt sabatā un viņu nomētā ar akmeņiem, tāpēc, ka viņš pārkāps šausmīgi lielu tādu likumu un grēku izdarījis. Ja? Te jau ir, ja mēs ar to cenšamies Dievam patikt, tā kā bausli pildīt, tad tas nav pareizi, jo Jēzus ir gals bauslībai. Jēzus ir piepildījis, un viņš pats teica, jā, Lūkas evaņģēlijā, ka cilvēkdēls ir arī kungs pār sabatu. Viņš ir kungs pār visu, un ja esmu Jēzu, tad esmu brīvs, tāpēc, ka viņa mācekļi gāja un tur plūca vārpas, bērze ēda viņus. Kā viņi to sabatā? Tas ir darbs, taču nedrīkst tur darīt. Un Jēzus stāstīja par veco darību, par Dāvidu, ka arī Dāvids iegāja templī un ņēma tās skatāmās maijas, viņš ņēma no priestera, precīzāk sakot, ne templī, bet gāja. Un to, ko nedrīkstēja darīt, tikai varēja priesteri to darīt. Ja? Tad te tiek parādīts tas, ka mēs esam brīvi no bauslības, bet nevis kā mēs kalpojam bauslību, bet bauslība mums kalpo par labu. Tāpēc tas ir vienkārši kā princips, un kur arī ebrejiem teiks, ka Dieva tautai paliek vēl sabats. Kas tas ir pa sabatu? Tā ir tā svētā dusa, tas ir tas, ka mums ir jābūt iekšā mierīgiem, tā kā Dievs no paša pasaules iesākuma viss darbs bija padarījis, viņš viss bija izplānojis, viss, un viņš atdusējās. Tāpēc arī mums jāsaprot, ka mēs esam pilnīgs darbs, pabeigts darbs Kristu Jēzu, ka Dievam ir labs plāns uz manu dzīvi, man nav jāraizējās katru dienu, kā būs. Kā ja es saku, katrai dienai pietiek savu raižu. Šodien tas kungs tevi svētī, šodien tas kungs tevi vada, un viņš rītā tevi nepametīs. Viņš ir uzticams, nebaidies, esi drošs, tāpēc, lai tavā sirdī ir šis miers, ka tu vari atdusēties, nomierināties. Un arī lasot to, kas bija dots pagānu ticīgajiem, ja, ka tur nebija teiks nekas par sabatu. Tur bija tikai, lai atturās no asins izliešanas, ja, no nožņauktā, no netiklības, ja, no elku upuriem, kad atnāca tas bagātais jauneklis un jautāja, kungs, ko man darīt. Tur bija viss pieminēts, bet tur nebija pieminēts, pa lielam, ja būtu tas ļoti svarīgi, ja, šis baus, ja es būtu pieminēts, vai tu sabatu turi. Ja. Tur tikai bija attiecībā par Dievu, bija teikts lietas, vai tas, tad viņš saka, no paša jaunības esmu to turējis. Ja, ja mēs runājam par citām draudzēm, tad Bībelē teiks, ja kāds kādu dienu tur, tad viņš to tam kungam tur. Es atdalījis esmu, tas mans tāds princips, ka viss, es sabatā tur no piekdienas vakara līdz sestdienas vakaram, es tā kā neko nedaru, un es slavēju Dievu, es lūdzu Dievu, un es esmu ģimeni baigi forši. Bet ja tu to kā likumu liec, ja tagad cilvēks tu ej tur, un tu redzi, ka cilvēkam vai sievietei riepa pārplīs, viņi saka, lūdzu, varat man vīrieti palīdzēt, ja tāds kačuks viss tāds. Viņš saka, nē, nevaru, un ieiet baznīcā. Protams, ka tas ir stulbi, tā ir piedauzība, tu varēji cilvēkam palīdzēt, nē, es baidos sagrēkot. Tur ir slikti, ka mēs esam brīvi, labu darīt mēs varam katru dienu. Un Kolosiešiem 2. nodaļā 16. pantā teikts, tāpēc, lai neviens jūs netiesā ēdienu un dzērienu dēļ vai sakarā ar svētkiem, jauno mēnesi vai sabatu. Šīs lietas ir nākamo lieta ēna, bet miesa pieder Kristum. Šajā raksturvietā mēs redzam, ka te ir teikts par tiem ārējiem atribūtiem, uz kuriem cilvēki liek ļoti lielu uzsvaru,
Bet kungs ir teicis, ka mēs esam jauns radījums, mums jākalpo Dievam garā. Mums nevajag paļauties uz kaut kādām ārējām lietām, ka es tur cūgaļu nēdu. Nu, mēs varam neēst. Es arī esmu mēģinājis tur gadu bez cūgaļas. Tīra dietoloģija, ja? Tāpēc, lai palīdz tas kungs mums neiekrist atkal bauslības gūstā, viņa baustība mūs var sagūstīt. Un mēs padruskai sākam atkāpties no Kristus, paļaujoties uz kaut kādiem svētkiem, darbiem, ēdieniem un tā lēnītiem un neskatāmies uz Kristu, skatāmies, kāda mēs esam maliči, ka mēs visu to pildam, kāda visa apkārēja slikti un nepareizi, un mēs paliekam par tādiem paštaisnīgiem farizējiem. Tātad, ja kāds kādu dienu tur, tam kungam tur, un es tevi nenosodu. Tur ir tam kungam, bet tu nenosodi mani, ka es neturu. Jūs tādi brīvi, jūs baustība nepie, jūs esat vispār no Dieva atkrituši. Tas ir slikti, ka mēs sākam viens otru sodīt. Un ka mēs viens otru sākam saistīt un pazemot un teikt, ka mēs esam pareizāk, tāpēc, ka mēs turam, vai atkal mēs esam pareizāk, tāpēc, ka mēs neturam. Ja? Mēs esam pareizi, tāpēc, ka mēs mīlam Jēzu, turamies pie Jēzus un visas pārējās lietas. Tas kungs saka, vienkārši lieto tie principi, kuri var jums palīdzēt, un šis princips tiešām, kuru daudz cilvēku lieto, mācītāji lieto, firmas lieto, un atliekot to vienu dienu, nestrādājot pat tādi līdzīgi kā McDonald's ir Amerikā. Viņi zina, ka tās brīvdienas ir visienesīgākās, bet viņi paņēma šo principu, nē, mēs šo dienu vienkārši vienu dienu nestrādājam. Un viņiem ienākumi, kad viņi to pieņēma, viņiem mēneša ienākums palika daudz lielāks. Ja? Tad cilvēki, kuri visu nedēļu tikai skrien, nenozīmē, ka viņi ir produktīvāki. Ja? Tāpēc Dievs ielist to principu, ja Dievam vajadzēja atpūt, tad principā arī mūsu miesai ir vajadzīga atpūt, vajadzīgs ir miers, tad mēs arī tālāk kvalitatīvāk dzīvosim un savai veselībai nenodarīsim ļaunu. Jā, es domāju, ka bija tā kodolīgi viss pateikts. Jā, paldies, ka jūs pienācāt šo jautājumu, pajautājāt un arī padalieties šiem video, uzspied share, varbūt ieraksti kādu komentāru, varbūt kaut kam nepiekrīti, varbūt kam piekrīti. Tāpēc droši nekautrējies raksti arī, vai arī savu jautājumu arī apakšā komentāros zem video ierakstīt. Lai Dievs mums bagātīgi svētī arī šajā ziņā un lai jūsu namā ir miers. Visu labu!